patiesībā augšā to dvēseli daudz vairāk nekā uz zemes. Jā, tur ļoti daudz. Tas paudzes, cik viņas nav bijušas. Tur ir ļoti daudz. Tur tāda varbūtība, tur atkal satikties, viņš ļoti maz iznāk. Nē, bet viņas es arī, kad viņu runāju, tad bija tā, ka viņa stāstīja, ka tur jau augšā ir kaut kādas viņas dvēseles, kuras viņa ir pazinusi ļoti tuvā lokā. Tātad visi, kas ir tuvais loks, tie ir draugi, radi, varbūt tās kaut kāda vēl paziņas, ir kaut kāda viens loks, kas tā kā savā starpā, kā pasaka, atrodas. Un pēc tam, ja es pareizi saprotu, pēc viņas teiktā bija, kad tālāk tur ir vēl kaut kādi loki, bet viņa pie viņiem negāja, es nezinu, kāpēc. Un, vienot sakot, ir daudz visādas čupiņas. Un tuvākas, tālākas čupiņas un krāsas kaut kādas, un viņa pat bija balta. Es neprasīju, kāpēc viņa ir balta, jo viņa nevarēja paskaidrot, viņa to skaidroja to, ka viņa ir tīra citus, tāpēc viņa ir balta. Un tad viņai prasīja, vai arī par veselēm ir kā tādām, vai ir kaut kas tāds, kas ir augstāks, un viņa teica, ka viņa neredz, bet ļoti jūt klātbūtni, ka tur ir šausmīgi labi un šausmīga mīlestība, bet viņa neredz. Es tā kā prasīju par to Dievu, ko visu pērst. Saka, ka viņš varbūt kaut kāds cilvēkveidīgs vai kā, bet nē, viņa teica, ka ir enerģija, bet viņa neredz, jo viņa ir vēl augstāk un tālāk, un viņa vēl nav tik tālu nonākusi, lai tur būtu, un varētu būt tuvāk, bet viņas mērķis, tā kā mūsu mērķis, acīm redzot, nāk uz zemes, ir, lai mēs tiktu aizvien tuvāk mīlestības enerģijai, kā viņi tur definēja. Tā kā jā. Pārsvarā cilvēki negrib, lai viņas ved tur pa augšu, viņi patiesi grib uzzināt, kas viņiem iepriekšējā dzīvē un viss. Bet dažiem ir tā tendence, ka viņi grib paskatīties, kas ir tālāk. Pat arī neesmu bijusi tīži ieinteresēta veikt ceļojumu, kā tur dzīvot dvēseli.